Kā jau katru gadu esam sagaidījuši Šķīpsales visgaršīgāko izstādi Riga Food 2014. Tāpēc ieskatīsimies kvalitātes medaļu pasniegšanas ceremonijā, jo atkal tiek izvērtēts 3 grupu produkti – piena, medus un maize. Bet ja tuvākajā laikā uz šīs produkcijas fasēju mēs redzēsim nominācijas medaļas, lai labi garšo! Jau 19. reizi Baltijas nozīmīgākā pārtikas izstāde Riga Food Ķīpselā pulcē nozares ekspertus, speciālistus, valsts un nevalstisku organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un gardēžus no visas pasaules. Šogad izstādē piedalās 682 uzņēmumi no 37 valstīm. Ir Ukrainas, pēc tam liels nacionālais stends, kurā ir vairāk kā 20 Ukrainas uzņēmumi. Un šai sarežģītajā laikā nopietni domā par attīstību un skatu nākotnē. Sakarā ar to labprāt dot vārdu Ukrainas pilnvarotajam vēstniekam Latvijā Anatolijam Olenikam. Jā, patiešām jau 18. reizi Piensaimnieku savienība kopā ar izstāžu rīkotāju sabiedrību PT1 rīko šo konkursu. Jo šeit jau tik daudz runāts par situāciju, kur ir arī pārtikas nozarē nedaudz sarežģījusies. Un tāpēc, lai mēs, ieejot Latvijas veikalā, varētu atrast vairāk sortimentā, daudzumā, gan no rīta, gan vakarā Latvijā ražotos produktus. Lai mums visiem veicas. Un tagad es gribētu ķerties klāt pie piena produktu konkursu uzvarētāju nominēšanas. Un gribētu sākt ar kefīru. 3. vietu iegūs akcijas sabiedrības Smiltenes piens, meistara Vita Puriņa. Lūdzu, Smiltenes piens. Sudraba medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Rīgas piena kombināta meistara Ludmila Osipova. Riga Food 2014 zelta medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Valmieras piens ražotājiem kefīram un meistara Emīlija Lapa. Tālāk piespiena ar tauku saturu 9% konkursu uzvarētāju. Un 3. vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Valmieras piens ražotājiem piespienam un meistara Emīlija Lapa joprojām. Valmiera mums šeit ir. Otrā vieta un sudraba medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Smiltenes piens ražotājiem piespienam un meistara Vita Puriņa. Lūdzu, Smiltenes piens. Bet pirmā vieta un izstādes zelta medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Tukuma piens ražotājiem piespienam un meistara Sarmīta Krafte. Tālāk apbalvosim skābā krējuma ar tauku saturu 20% konkursu uzvarētāju. Bronzas medaļa akcijas sabiedrībai Smiltenes piens un meistara Vita Puriņa. Un izstādes sudraba medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrība Valmieras piens un meistara mums jau zināmā Emīlija Lapa. Bet pirmā vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Tukuma piens ražotājiem skābjiem krējumam un meistara Zeltīta Čemme. Un tāpēc apbalvosim nenogardinātā sautpiena siera konkursu uzvarētājus, kur 3. vieta tiek piešķirta Sija Elpa, meistars Lotars Rudītis. 2. vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Latgales piens meistara Natālija Krastāva. 1. vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Valmieras piens ražotājiem nenogardinājumu saltpiena Lapzemes sieram meistara Baiba Ostašova. Un tagad es gribētu paziņot nenogardinātā puscietā siera konkursu uzvarētājus, kur 3. vieta un bronzas medaļa tiek piešķirta Sija Kalnu piens meistara Irēna Miķelsona. Vai ir mums Kalnu piena pārstāvs?
Šī kompānija šogad piedalījās pirmo reizi un, es teiktu, veiksmīgi. Otrā vieta šajā kategorijā tiek piešķirta akciju sabiedrībai Cesvains piens meistaru Māriju Zadorožnai. Bet pirmā vieta un zelta medaļa šajā kategorijā tiek piešķirta akciju sabiedrības Smiltenes piens ražotajam nogatavinātajam Krievijas puscietējam sieram meistara Agnese Balvode. Un pēdējā kategorija piespiena izstrādājumu konkursu uzvarētāju, kur trešā vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Latgales piens meistara Ludmila Čepelova. Otrā vieta tiek piešķirta akcijas sabiedrības Smiltenes piens ražotājiem piespiena tortei ar meldeņu ievārījumu meistara Maija Bērziņa. Ilze kļūst par Māju arī. Labi. Un pirmā vieta un zelta medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Tukuma piens ražotājiem saldajiem piespienam ar rozīnēm meistars Sarmīte Krafte. Es pateicos visiem un vēl veiksmi vēlreiz. Apbalvosim konkursa Latvijas atzītākais medus 2014 uzvarētājus. Žēl jau, kad medaļnieks tagad tu esi atdevis arī kādiem citiem. Jā? Daudzi saņēmuši jau tās medaļas, tevi pilni plaukti. Un kā šogad, kā to izvērtē? Šis gads ir ļoti interesants gads. Nav pats bagātīgākais gads, bet tieši tādi nabadzīgāki gadi iedod kaut ko ļoti interesantu. Un šogad tas ir tieši izdevušās ievākt rudzupuķus, ar ko mēs arī ļoti lepojamies un jau iepriekšējos gados jau piedāvājām. Arī šķirne vai faktiski arī tur speciāli tas tiek gatavots tā, lai tas būtu, un arī šis nosaukums? Viennozīmīgi tā ir šķirne. Vienkārši bites ir vai nu jāpievērt pie rudzupuķu laukiem klāt, vai arī vienkārši šie paši lauki ir sauguši pie bitēm tūmā. Zinām, ka tev daudz turisti arī brauc ar bērni. Viņi spēja atšķirt, kā tu pats atšķirt un, teiksim, labi skatītājiem pateikt priekšā, ko lai viņi meklē, teiksim, šādas šķirnes medu? Mēs ļoti labi apmēram zinām, kuriem cilvēkiem apmēram varētu garšot kāds medus, bet visus vienmēr ļaujam izgaršot visus pēc kārtas, sākot no maigākā, un cilvēki parasti atrod sev tīkamāko šīs degustācijas laikā. Bet kāda atšķirība tad šai jaunai šķirnei, tad rudzupuķu medum? Rudzupuķu medum ir noteikti nozīme, tāpēc, ka viens no ārstnieciskākajiem mediem tauta runā, kad pretklepus ir viens no īstākajiem medus veidiem. Agrāk mēs runājām, sākusies ir skola. Tev bija tādi stiebriņi pagājušo gadu, tas sākās, varbūt parāda skatītājiem šobrīd, vai tie bērni tagad saņem un varbūt kā pasūtījumā, kad viņi varētu saņemt arī. Jā, mēs esam nedaudz uzrunājuši skolas, un dažas skolas ir jau izvēlējušās šos medus stienīšus, kā mēs viņus saucam, un atsevišķās skolās tātad bērni jau spēja novērtēt lietošanas ērtumu un izdevīgumu. Varbūt jāsāk jau ir ar jaunākajiem, tātad ar bērndārziem, un varbūt, ka pašvaldības tagad šobrīd mūs redz, var jau pieteikties te, uzņemt kontakts, un es domāju, ka šī lieta jāatrisina un jātīst. Jā, tāds ir mūsu mērķis, un esam uzrunājuši arī citus bitiniekus, kas varētu būt tuvāk šīm pašvaldībām, kas arī varētu gatavot šādas stienīšus. Tā visu šī jūsu biedrība variet kā laba akcija šobrīd, vai ja sāk, tad mēs, teiksim, tumšajos mēnešos nebūs, teiksim, ar klapju acīnā. Tieši tā. Tev muzikas skolā. Un kur vēl muzikas skolā, protams, jā. Kāds vēlējums arī vīteniekiem un visiem izstādes, domāju, katrs novad gan Zemgala, Vidzem, pats par sevi Kūslēm un Latgala arī šeit. Viennozīmīgi novērtēt vietējos ražojumus un meistars, kas šos ražojumus veido. Līdz ar to dodam, atdosies un visiem būs labi. Trešā vieta un bronzas medaļa ir Jāņa Sulataura meža ziedu medum zemnieku saimniecība Dorīts. Otrā vieta
arī ir dažādu ziedu, meža ziedu medus, no Lielvārdas puses sudraba medaļu ieguva Liena Muciniece par meža ziedu medu. Pirmās vietas atzītākais medus un zelta medaļu ir ieguvis zemnieku saimniecībā Kalnu Maruškas, Madonas pusē ražotais pļauju ziedu medus biškope Sigita Stafecka. No, don't cry for your hipster. He saw the writing on the wall. And it gives him hope. Jā, nu mūžs vīns, es domāju, ka šī īstā reize Rīga Food visi novedi šeit, un es domāju, ka kārtīgām vīnam arī šeit jābūt rudens pusē. Jā, esmu arī šeit, kaut gan jāsaka, ka pirmo reizi piedalos ar saviem vīniem. Bet šobrīd ir tā labi salikts pa novadiem un kā tā aktivitāte pagaidām tikai sākums, vēl jau viss tikai priekšā. Nu, jācer, kad diena būs veiksmīga, ne tikai šī, bet arī visas pārējās. Varbūt izstāst jau, kā jau rudens pusē, cik daudz ir padarīts un vēl jau daudz, kas stāv priekšā. Viss šī raža jānovāc un visam garšīgākām vīnām vēl jātop. Šogad ir pīlāču gads, laikam. Un tad arī cenšos maksimāli, cik nu ir iespējas, šos te pīlāģus ievākt un sagatavot priekš nākošā gada pīlāģu vīnu. Cik tad būs tās šķirnes šogad? Cik es paredzējis? Nu, to nekad tā nevar īsti paredzēt. Bet tas optums kā katru gadu aptuveni, cik tas vidēji? Nu, kaut kur pāri pa 10 tādos lielākos vairumos. Nu, ja ņem arī kur ir pa 20 un teiksim, tur līdz 50 litriem, tad jau ir arī... Kur nepaspējuši šeit, jābrauc uz Krimulu pie tevis, degustēt? Jā, droši. Tā arī pieņem kādas grupas, jā, nu tagad jau modē ne tikai rietumos, bet pie mums arī braukt un skatīt un garšot. Grupas brauc no Ļeņgradas, no Maskavas brauc cilvēki, brauc no Lietuvas, Igaunijas, iemaldās arī ārzemju turisti, itāļi, franči. Nu, protams, ka tā ir kārtīga lieta un visas šīs tradīcijas jāatjauno, kas agrāk Latvijā bija. Jā, šogad, man liekas, ka kā nevienu gadu tomēr tas turisms ir, vismaz Siguldā ir uzplaucis. Pat arī brauc pie manas vīnu degustēt, gan arī, cik es esmu dzirdējis, kad viesnīcas viss ir pārpildītas, tad cilvēku pieplūdums ir un tas tikai priecē. Nu, kāds vēlējums arī šim rudenī? Mēs saprotam, ka Ziemassvētku vīns būs šoti, kā tu solīji, jā, un varbūt kāds vēlējums visiem, kur mums tagad skatās. Ne tikai vīns, bet būs arī Ziemassvētku liķēris. Lai visiem ir darba prieks, mīlestība, izturība un uz tikšanos pie vīnglāzes. Man ir liels gods šodien paziņot maizes konkursa uzvarētājus. Un es gribētu aicināt Kuldīgas maizes ceptuvi saņemt apbalvojumu. Garšīgā saltskāba maize zelta apbalvojums, Kuldīgas melnā rupmaize sudraba apbalvojums. Cijā Juģuciema maizniecības konditorija. Bagete kviešu ar sezamu zelta apbalvojums. Profesionālā sviestmaižu kviešu maize zelta apbalvojums. Cijā saltas maiznieks. Cienīga maize sudraba apbalvojums. Rudza maize kurzemnieks zelta apbalvojums. Cijā Lāča. Salinātā rudza rupmaize zelta apbalvojums. Dabas maize ar sēklām un burkāniem zelta apbalvojums. Dabas saltskāba maize sudraba apbalvojums. Madonas patērētāju biedrības ražotne Madonas maiznieks. Rudzu maize svētku sudraba apbalvojums. Saltskāba maize ar maizes miksu, sirā kukurūzu, sudraba apbalvojums. Un rudzu maize Arona bronzas apbalvojums. Normunda Bomja Sijā maizniece Lielezers. Dzirnavu rudzu saltskāba maize ar sēklām zelta apbalvojums.
rupmaize ar sēklām Dzirnu Alberts zelta apbalvojums, salinātā rudzu rupmaize sudraba apbalvojums. Akcijas sabiedrība Latvijas maiznieks. Rudzu klona maize Godu zelta apbalvojums, Zeltene rudzu maize zelta apbalvojums, Karaliskā baltmaize zelta apbalvojums. Sijā Fāzer Latvija. Druva klona rupmaize sudraba apbalvojums, Fāzer gardā kviešu maize ar rudzu pārslām zelta apbalvojums. Sijā Dona Melderu maize sudraba apbalvojums, Saltskāpā maize sudraba apbalvojums, rudzu maize zelta apbalvojums. Sijā Baltās naktis. Rudzu maize klasiskā zelta apbalvojums, rudzu pilngraudu maize sudraba apbalvojums, Saltskāpā maize brokastu sudraba apbalvojums. Väderstad.